Tradicionāls, respektabls, tieši tādam ir jābūt īstam Chesterfieldam, tradicionālajam kabineta ādas dīvānam. Pagājuši vairāki gadsimti, un visu šo laiku dīvāni Chesterfield nereizi nav izgājuši no modes un nekad nav maksājuši lēti. Par brīnumu to var nopirkt par 520 latiem. Pļaunieku rajonā Rīgā lielā platībā izveidots ļoti interesants veikals. Šī veikala saimnieku sauc Juris Glāzītis, labi zināms cilvēks antikvāro lietu cienītājiem. Te tiek tirgotas Holandes mēbeles, kurām ir sava vēsture un kuras sevī glabā vecās Eiropas garu. Citiem vārdiem, tas ir tas pats second hand, kurš tik populārs rietumos un kļūst arvien populārāks arī pie mums. Kad es redzu antīkās mēbeles, man šķiet, ka šās mēbeles ir dzīves. Senatnes un neatkārtojama interjera cienītājiem te ir plašums. Salona tipa mēbeles derēs pie pilsētas nāmu, kotedžu vai lielu dzīvokļu īpašniekiem. Tradicionālā stila piekritējiem tiks piedāvāts plašs priekšmetu klāsts no masīvā ozola un visdažādākās interjera lietas, piemēram, mehāniskais grīdas pulkstenis, virtuves piedarumi, gleznas, vāzes. Mēbeles ir ļoti labā stāvoklī. Tas tāpēc, ka tās gatavotas, lai kalpotu gadsimtus un droši vien kalpos vēl arī jūsu mazbērniem, bet tās, kurām bija nepieciešama restaurācija, ieguvušas agrāko izskatu. Šādam darbam nepieciešama īsta meistarība. Es pats strādāju par restaurātoru muzejā un zinu, no kāda koka agrāk taisīja mēbeles. Šodien mēbeles ražo no kartona. Protams, antīkās mēbeles nenoveco, jo ir ļoti kvalitatīvas. Ar gadiem šī kvalitāte ir zudusi. Ir vēl kāds patīkams moments. Mēbeļu pirkšana šajā veikalā var pārvērsties neatkārtojamas mājīguma atmosfēras radīšanā jūsu mājās. Tas tāpēc, ka tās iespējams saskaņot ar mūsdienu interjera priekšmetiem. Man patīk jauktais stils. Gan antikvārās mēbeles, kā odziņa, gan moderns, kāpēc ne? Iegādājoties šādas mēbeles, jūs noteikti atgriezīsieties šeit nevienu reizi vien, lai iegādātos vēl kādu no tām. Kāds laiks, cītīga un radoša darba, un jūsu interjers kļūs unikāls un neaizmirstams. Vairums mūsu aptaujāto pilsētas iedzīvotāju uz jautājumu, kādām mēbelēm dodat priekšroku, atbild viennozīmīgi. Protams, ka antīkām.